Rekur raksta viens cilvēks, L. Ground. Kā izdomājāt apvienoties ar 101. kilometru uz pāris gabaliem? Pāris gabaliem. Jā. Tas bija pirmā reize, kad mēs bijām aizbraukuši tagad lielajā sastāvā uz Rīgu, uz Ezīti Miglā. Un tur bija tāds, kā viņš saucās, tagad neatcerēšos, kā saucās pasākums. Bet bija hip-hop pasākums, kur bija tieši tā kā, jaunie izpildītāji, kur tā kā vēl nav tik ļoti atpazīstami. Un tad bija tā, ka mēs uzstājāmies tieši pēc 101. kilometru, un mēs skatījāmies pārējos, mums tāds, tie bēdīgie laiki bija. Tas bija tas bēdīgais gads. un tad bija pāris bēdīgie, kad 5, man liekas. Un tad mēs dzirdam, kaut kas sāk skanēt, mēs to pīpājam ārā un saprotam, jāiet iekšā. Ejam iekšā, skatāmies, un tie tas 101. kilometrs, un mums tāds, un mēs jau viņiem rādam. Pēc tam ārā pīpāsim. Tad viņi iznāk, uzpīpājam, sakam, tūlīt mēs nomačījām, pēc tam jāparunā bišķi. Tad mēs nomačījām, viens otram tur, šitas ir, un tad mēs kaut kad mēnesi vēlāk aizbraucām pie viņiem uz bročiem, 3 dienas tā normāli. un sarakstījām kaut kādu, man liekas, gabalu tajā reizē vienu, un tad pēc tam jau dabīgi tas, viss tā dabīgi notika. Tu vari izstāstīt, ko nozīmē tas sarakstīt gabalu kopā, jūs tagad aizbraucat? Un jūs apsēžaties tajā vienā telpā, un kā tas notiek? Vispār cilvēkiem, kas to nezina, kā notiek vienkārši tagad, jūs viņus iepriekš nezinājāt arī, vai ne? Jā. Kā tas notiek? Jūs aiziet, jums nav jāpierod vienam pie otru vispār. Ko tas nozīmē? Mums bija tā, ka mēs riktīgi dabīgi, tā kā mēs vienkārši ieraudzījām, kā viņi močīja. Bija uzreiz tas vienkārši, šitie ir čāļi, un viņi sapratīs. Un tur nav nekāda aiztur uzreiz. Tu vienkārši saki, tu loku panāc šurp, tu tik labi rapo vienkārši, un viņš uzreiz, un viņam ir tas, es zinu, vienkārši tāds čāls. Un tas dabīgais. Un tad aizbraucām, 3 dienas, protams, pirmā diena ir vienkārši icebreakeri. Icebreakeri, jā? Jā, tu parunājam, pieslīpējaties. Iedzeram, paņirdzam, pastāstam stāstus, storijas. Un tad vienkārši uzliek bītiņu no sākuma jau džemo, vienkārši parapo, un tad kādam varbūt kādam varbūt ir, kādam varbūt nav, kāds varbūt sēž stūrī, gatavo ātri skriceli. Kādam varbūt vienkārši ir piedziedājums un nomačīja piedziedājumu un visiem tāds, un viņi zina, ko vajag. Un davai rakstam tagad. Baigi instanti, jo es nekad neesmu īsti līdz galam sapratis, kā tas notiek tā ar sarakstīšanās to kopā ar tādiem varbūt svešākiem cilvēkiem, jo tur jau tas pats, kas tādā, es nezinu, tāds, kā tu saki, tas ledus jāsalauž un viss tas ir jāizdara, jo tomēr, tā lieta jau, man liekas, viņi ir tādā, tas ir vairāk kā tukša diršana, tā ir tāda kaut kāda no sevas daļa, vai tu uzticies viņam un tā tālāk. Tur bija, kā mēs viens otram bijām tā kā nepazīstami, bet tas, ko mēs sakam, vienam otram bija pazīstams, tā kā atpazīstams. Kaut ko tu no sevis arī saskat viņa tekstos. Un tāpēc arī tas icebreakers bija daudz ātrāks nekā, piemēram, parastās attiecībās, kad tur jāiepazīstās. Vienkārši vienreiz nomačīja, un tu jau daudz maz zini to cilvēku. Ok. Labi, skaidrs, tev ar šito te jūs tā bieži atrod kaut kādas atradņus. Šie ir īstenībā viņi vienīgie, ar kuriem mēs tā esam sadarbojušies. Jā. Nesen bija tā, ka mēs ar kaut ko ar Rošķi un Čuku un Valteru, man liekas, mēs Nikitu, Čuku un Valteru mēs staigājām apkārt, kaut kur no kuras putniem nācām. Gājām pēc cigaretēm un vienkārši iegājām vienā sētā uzpīpēt un tur sēž kaut kādi, krievi. Sākumā viņi kaut ko tur tā kā, grib, braukt virsū, un tad viņi saprot, ka mēs rapojam. Un viņš jau, paga, mēs arī rapojam. Un viņi sāk pa krieviski rapot, mēs sākam pa latviešu, un tur jau sākot. Un viņi tā, davai, taisam gabals, un tur tāds cūkas bazariņš aizgāja, un tad jau nākamajā dienā jau visiem tāds. Bet tas būtu labs, un vismā forša mūzika vieno. Vajadzētu uzmačīt viņiem. Liepāja tāpat. Tas baigi labs. Ja jums kaut kas labs sanāk, es piesakos mūzikas video uztaisīt. Tagad sīkajiem ir strelkas, latvieši pret krieviem, vajag tieši uztaisīt tagad gabalu kopā īstenībā, lai parādītu tiem sīkajiem, ka